21. septembrī mūs gaida īpašs notikums – Saules aptumsums jaunavas zīmē un jauns mēnesis arī jaunavā. Tā kā jaunavas saturaties. Iepriekšējais tāds aptumsums bija pirms 18 gadiem. Var mēģināt atcerēties, kas mainījās vai kādas tēmas aktualizējās toreiz 2007. gada septembrī. Šī aptumsuma galvenā enerģija ir galējā termiņa sajūta. It kā būtu tāda sajūta, viss pietiks atlikt, vai mēs mainamies, vai arī apstākļi liks mums mainīties. Jaunavas zīme ir kārtība, veselība, darba un ikdienas pienākumu sfēra. Līdz ar to šis aptumsums izgaismo šīs tēmas. Mums ir jāgatavojas tam, ka tieši veselības un darba jomās turpmākajā pusgadā notiks visnopietnākās pārmaiņas mūsu dzīvēm. Jaunava atbild arī par intelektu, loģiku, uzmanību pret detaļām, tāpēc 21. septembra aptumsums aicina mūs safokusēties, ieslēgt loģiku, vairāk analizēt, pievērst uzmanību detaļām, šķietamiem kaut kādiem sīkumiem, kas mūs kaitina, kādai konkrētai problēmai. Šī aptumsuma laikā var parādīties arī svarīga informācija, piemēram, caur kaut kādu sarunu, tikšanās, nejaušas frāzes, tas var dot mums kaut kādus mājienus no augšas. Šis periods mums ir kā iespēja restartēt savu dzīvi, pārtraukt kaut ko nevajadzīgu, iesākt kaut ko jaunu un skaistu. Jaunava vispār necieš hausu, un tuvākajā pusgadā notiks aktīva kārtības ieviešana. Tā it kā aptumsums paņem rokās milzīgu slotu un sāk izslaucīt visu lieko un nevajadzīgo, kas traucē mūsu attīstībai. Aptumsums turklāt notiek pie dienvidu karmiskā mezgla, kas atbild par pagātnē sastrādāto. Tāpēc tagad notiks daudz finišu. Viss kaut kas var beigties, attiecības, darbi, dzīves vietas, maiņas, slimības pāriet vai uznāk. Vispār dzīvesveidi cilvēkiem mainīsies un arī paši cilvēki mainīsies. Un līdz pavasarim mēs ieviesīsim tīrību ne tikai savā dzīvē patiesībā, bet arī visas pasaules līmenī. Un visums principā izvirza mums tādu kā nosacījumu ievies kārtību, un tikai tad tu varēsi virzīties tālāk uz laimīgāku nākotni. Un daudzi šajā aptumsuma koridorā, kas sākās 7. septembrī ar mēnesi aptumsumu, jau izjuta, ka sākas kaut kādas pārmaiņas. Mēnesi aptumsumi vairāk ietekmē mūsu psihi, emocijas, iekšējo sajūtu. Savukārt saules aptumsums vairāk atnes kaut kādus konkrētus notikumus mūsu dzīvē, maina likteni, tā teikt. Saules aptumsumi maina apstākļus, palīdz nonākt uz jaunas dzīves līnijas. Tas ir kā tāds liktenīgs portāls, kad vienas durvis uz visiem laikiem aizveras, bet citas atveras. Un tāpēc es ierakstīju meditāciju, kas ir paredzēta tieši šim pārejas posmam, kad kā vecais viss aiziet un jaunais ienāk. Un tiem, kam interesē izmantot šīs aptumsuma enerģijas savā labā, lai uzlabotu savu dzīvi, lūdzu, meditāciju varēs atrast manā mājaslapā profila linkā, un es arī esmu piepinojusi video, kurā pastāstu, kur un kā to visu atrast. Meditāciju iesaku taisīt no šodienas līdz kādam 24. datumam, kamēr tās enerģijas ir aktīvas. Ko vēl papildus meditācijai var darīt, lai aktivizētu šīs jaunās enerģijas dzīvēm? Mums pašiem tagad ir svarīgi padomāt, pāanalizēt, ko ir svarīgi pabeigt dzīvē, ko vajag mainīt. Pirmkārt, tas attiec uz mūsu veselību, padomāt par dienas režīmu, par mūsu uzturu, par ieradumiem,
šis aptumsums mums arī var dot spēku, lai pieliktu punktu kaut kādiem kaitīgajiem ieradumiem, ja ir tāda vajadzība. Un palīdz pāriet uz veselīgāku dzīvesveidu, kam tas aktuāli. Un attiecībā uz darbu mums tagad arī ir svarīgi padomāt, vai mēs ejam pa savu aicinājumu, vai šis darbs, kur mēs esam, mūs iedvesmo, vai tas dod gandarījumu, un arī, protams, kaut kādu materiālu, finansiālu rezultātu. Tāpat attiecībā uz mūsu ikdienas pienākumiem, uz rutīnu, ko mēs cik efektīvi mēs izmantojam savu laiku, vai mēs cenšamies attīstīties vai stāvam uz vietas, kur aiziet mūsu laiks, vai uz kaut ko noderīgu, vai arī mēs esam aizņemti ar kaut ko nevajadzīgu, kas tikai aprī mūsu laiku. Un šajā aptumsumā mums it kā atgādina, vairs nedrīkst tērēt enerģiju veltīgi. Ir svarīgi pabeigt to, kas jau ilgi ievelkās un traucē. Un, ja dzīvē ir kaut kādas neatrisinātas lietas, nepabeigti procesi, tad tieši šajā aptumsumā ir iespēja pielikt punktu. Un, ja jūs kaut ko esat atlikuši gadiem, tad tagad apstākļi var piespiest spērt soli. Un, tas var izpausties jūsu dzīvē kā darba projektu noslēgums, kaut kādu attiecību, it īpaši biznesa attiecību beigas, kā, ja kādam ir tieslietas, tās var beigties, vai vienkārši var atnākt kaut kāds iekšējs lēmums, es vairs tā nedzīvošu. Un, ja jūs tagad pareizi ieiesiet šajā plūsmā, tad jūs sajutīsiet, ka negatīvais kaut kā aiziet no jūsu dzīves un atveras jaunas, interesantas perspektīvas. Tāpēc izmantojam 21. septembri doto super iespēju kaut ko pabeigt, kaut kā atteikties un atvērt durvis jaunajam.